Esi sveicināts šajā brīnišķīgajā dienā. Šodien vēlos tev piedāvāt īsu, bet efektīvu praksi, kas palīdzēs tev gūt papildus impulsu, enerģiju, savu sapņu un ieceru realizēšanai. Es ierosinu gan uz šo praksi, gan arī, ja klausīsies atkārtoti, katru reizi īpaši piedomāt, kurā jomā, tēmā tev šobrīd nepieciešams atbalsts. Vienā vārdā, nav jāizplūst detaļās. Kas šobrīd tev ir svarīgs? Attiecības, varbūt veselība, karjera, ceļojumi, varbūt jebkas. Bet tas, kas tieši šobrīd tev ir aktuāls. Iekārtojies ērti, aizver acis, pavisam mierīgi un dziļi ieelpo caur degunu, pauze, lēni, mierīgi izelpo caur muti, īsa pauze, ieelpa, pauze, izelpa, pauze, lai prakse notiek 100% gaismā. Tu un tavs ķermenis ir drošībā. Miers un harmonija ir tev visapkārt. Viss, ko tu redzi, jūti, ir pareizi tieši priekš tevis. Ieelpa, pauze, izelpa, pauze. Iztēlojies savā sirdī mazu gaismas sēkliņu, un ar katru tavu ieelpu tā kļūst nedaudz lielāka. Ieelpa, pauze, izelpa, pauze, un vēl lielāka, un vēl lielāka. Iespējams, nu jau tā aizņem visu tavu krūšu kurvi. Iespējams, jau ir tik liela, ka piepilda arī saules spinumu un kaklu. Varbūt šī sēkliņa jau ir izaugusi tik liela, ka gaisma apņem visu tavu ķermeni, vai varbūt jau visu telpu, bet varbūt tā joprojām ir pavisam maza un te ir nepieciešams vairāk laika. Kā tu to redzi, tā ir vispareizāk. Turpini elpot mierīgi, dziļi, ieelpa, pauze, izelpa, pauze. Un tad, kad tu jūti, ka tava sēkliņa vai no jau lode ir tāda, kādu to vēlies redzēt, iztēlojies, ka tev aiz muguras, aiz labā pleca, nostājas tavs tētis, un aiz kreisā pleca nostājās tava mamma. Aiz katra no viņiem, no labās puses, stāv tavi vectētiņi, un no kreisās puses tavas vecmāmiņas. Aiz katras vecmāmiņas un vectētiņa no labās puses stāv viņu tēvi, un no kreisās puses viņu mātes. Un tā tālāk, cik tālu vien tu spēj saredzēt. Ieelpa, pauze, izelpa, pauze. Savukārt, ja tev ir bērni, tad tie nostājas tev priekšā. Ja tu esi sieviete, tu tiem stāvi aiz kreisās puses, aiz kreisā pleca, bet ja tu esi vīrietis, kas klausās šo meditāciju, tad tu saviem bērniem nostājies labajā pusē, aiz labā pleca. Tavi bērni stāv tev priekšā, vecākais ir tev vistuvāk, tad jaunāks un jaunāks līdz pašam mazākajam. Lūdzu, neaizmirst arī par tiem bērniem, kuri vairs nav šai pasaulē, vai tiem, kuriem būtu bijis jābūt, bet kuri tā arī nepiedzima. Iztēlojies tos
kā gaišus enerģijas tēlus. Katrs pēc kārtas stāv savā vietā, tā kā tiem būtu bijis jādzimst. Ja nu tev jau ir mazbērni, arī tie stāv bērniem priekšā, sākot ar vecāko, tad arvien jaunāku un jaunāku. Tev nav jāpiepūlas katru sīki saskatīt. Tev tikai jābūt apziņā, ka katrs no viņiem stāv un atrodas savā vietā. Ielpa, pauze, izelpa, pauze. Arī bērniem, mazbērniem, vecākiem, vecvecākiem un katram dzimtas pārstāvim krūtīs saskati mazu gaismas sēkliņu. Ar katru tavu ielpu tā kļūst arvien lielāka un lielāka. Ielpa, vēl lielāka, vēl lielāka. Ielpa un vēl lielāka. Katram tā ir tik liela, cik tu to redzi, un tas ir pareizi. Ielpa, pauze, izelpa, pauze. Un kādā brīdī gaismas ir tik daudz, ka tā pavisam viegli, lēnām sāk virzīties no vissenākā dzimtas pārstāvja, ko tu spēj sajust, saskatīt, saredzēt, caur taviem vecvecākiem, caur vecākiem, caur tevi uz bērniem. Tā virzās ļoti lēni, bet tas ir nepārtraukts un mierpilns plūdums. Caur vecvecākiem, vecākiem, tevi, gaisma maigi apņem tavu ķermeni, sajaucas arī ar tavām enerģijām, izdziedina un piepilda. Tieši tās vietas, tieši tās jomas, tā ir visvairāk nepieciešama. Tā pilnībā attīra visu savu apkārt. Un tāda tīra, 100% dzīdra plūst tālāk pie taviem bērniem un mazbērniem. Un pie tevis no dzimtas jau nāk jauns attīrošs gaismas vilnis un mierīgi dodas tālāk. Caur vecvecākiem, vecākiem, tevi uz bērniem. Un vēl viens. Ielpa, pauze, izelpa, pauze. Un vēl viens. Gaismas plūsmu ir tik, cik tev nepieciešams. Tas nekur nepazūd, un arī pēc šīs prakses turpināsies harmoniski ar tevi miedarboties un dziedināt tevi un tavus tuviniekus tādā apjomā, kā tas būs nepieciešams tieši jums. Ielpa, pauze, izelpa, pauze. Gaisma joprojām ir tev visapkārt, plūst cauri, mierīgi un harmoniski. Un tajā brīdī, kad tev šķiet pietiekami, pagriezies lūdzu pret saviem vecākiem un dzimtu un no sirds pasakies par atbalstu no viņiem. Pasaki paldies arī bērniem par to, ka tie ir gatavi paņemt pašu labāko no savas dzimtas. Un tad lēni, nesteidzīgi atver acis un skari vai pie sevis pasaki. Un mana dvēsele paņems no šīs prakses tikai tik, cik man šobrīd ir vajadzīgs. Pateicos tev, lai tev brīnišķīga diena un uz tikšanos nākošajā reizē.